Man tur draudzene sākus darboties, es redzēju, ka man paziņa darbojās Joju. Tādus teikumus es pēdējā laikā dzirdu no cilvēkiem, kas raksta man privāti, kas grib sākt darboties Joju vai jau piereģistrējās, tad mēs caur komunikāciju secinām, ka kaut kur ir redzējusi savējo, kurš darbojās Joju kompānijā. Godīgi sakot, nesaprotu, kāpēc cilvēks neiet pie savējā. Protams, es ar lielāko prieku pieņemu visus cilvēkus savā komandā. Es vienkārši domāju to cilvēku, to domu gājienu. Varbūt tas ir tāpēc, ka es jau šeit esmu ilgāk. Domā, ka varbūt kaut kādas priekšrocības būs, bet nevienam jaunam partnerim, kurš atnāk, nav starpība, pie kāda mentora viņš piereģistrējās. Tev nekas nemainīsies, vai tu piereģistrēsies pie Katrīnas, pie Egitas, pie manis vai pie mana partnera kāda. Tu atnāc strādāt priekš sevis, un tu sev visu sāc būvēt no nulles. Mēs visi sākam pelnīt no nulles, mēs paši sākam veidot savu klientu loku, mēs paši sākam veidot savu partneru komandu. Mārketinga plāns mums ir visiem vienāds. Nevajag baidīties no savējiem. Man liekas, tas ir tieši otrādi. Tu varbūt labāk var novērtēt, vai tiešām tas tavs paziņa vai tavs draugs lietos sūdīgu produktu, vai viņš tiešām ies uz biznesu, kuram viņš pats netic. Peļņas ziņā nekas pilnīgi nemainās. Mēs visi sākam no nulles, katrs sākam sev. Globāli nekas nebūs savādāk, pie kura cilvēka tu piereģistrējies. Viss vienalga būs atkarīgs no tevis.